Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silva podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šodien mums ciemos ir Silavas meža faunas virziens, un kolēģi paši iepazīstinās ar sevi. Labdien, esmu Jānis Ozoliņš. Mūsu tā saucamajā virzienā, jeb pētnieku grupā, pavisam šobrīd strādā 9. Varbūt skan daudz, bet kā vienmēr par maz, darbu mums ir daudz, un būtu labāk, ja būtu vēl kāds palīgs. Bet runājot par mūsu grupas izcelsmi, izcēlušies mēs esam kā lielo PSE pētnieku grupiņa. Un runājot par mežu kopumā, ja mežā tas galvenais ekosistēmas pārstāvis koks, bet tā kā mežs arī bez dzīvniekiem nav iedomājams un ir meža fauna, tad savukārt no dzīvnieku grupas tie lielie plēsēji varētu būt tie galvenie meža pārstāvji, jo gan koks nosaka apstākļus tām citām dzīvajām būtnēm, kas atrodas mežā. Tā savā ziņā arī varbūt drusku citādā veidā lielie plēsēji nosaka apstākļus visai pārējai faunai, un tā skaitā arī kokiem, starp citu, kas atrodas un dzīvo mežā. Un par lāci. Varu pateikt, ka mana pieredze ar lāčiem sākās ļoti sen, pagājušajā gadsimta 80. gadu vidū, kad vienas vasaras laikā svaigas lāču pēdas Latvijā redzēju divos pretējos polos. Viens bija Gaujas krastā, braucot ar laivu un uzskaitot bebrus un ūdrus, un otrs bija arī uzskaitot bebrus, jeb bebru apludinātās teritorijas saldus apkārtnes mežos, un tas bija puslīdz 1 mēneša laikā divās Latvijas vietās. Tā kā nevar teikt, ka lāči Latviju apdzīvo tikai pēdējos gados. Es esmu Alda Stepanova, es esmu zinātniskais asistents un reāli mežā gājējs. Izbraucu vairāk Vidzemes pusē, kad ir ziņojumi par postījumiem, un tad viss monitorings, ābeļdārzi, bišu draugu postījumi. Kad saņem kādas ziņas no iedzīvotājiem par redzētām pēdām, tad cenšos tuvāk apkārtnē doties un konstatēt un vākt, cik var pēc iespējas DNS materiālu lāču identificēšanai. Labdien, es esmu Guna Bagra. Tā kā mēs sākām runu par lāčiem, tad, protams, bez mums, bez Jāņa, Aldas un manis, ar lāčiem vēl aktīvi darbojās Aivars Ornicāns, Digna Pilāta. Tie esam tie mēs, kas aktīvi dodamies dabā, un Gundaga Done palīdz mums visu lāču pierādījumus uzlikt smuki kartē un sekot līdzi arī pēc tam, skatoties materiālus kartogrāfisko. Jānis jau iesāka to ievadu par lāci, kuru daudzi Latvijas iedzīvotāji labu laiku atcerējās varbūt vienīgi no pasakām un teikām. Pie mums bija brīdis, kad viņš bija pilnībā izzudis, bet šobrīd ir tāda sajūta, ka viņš diezgan strauji atgriežas. Strauja atgriešanās sākusies ir salīdzinoši nesen, un viņu izraisīja tas apstākļus, ka lāči Latvijā ir sākuši vairoties. Mēs nevaram pateikt precīzi tieši ar kuru gadu, jo pirmās tās oficiālās lāču ziemošanas reizes ir nofiksētas ar pārbaudāmām ziņām salīdzinoši nesen, 2005. gadā. Tika aprakstīta tāda pirmā lāču ziemas miga, un tas bija tēviņš, tā nebija vēl mātīte. Bet lāčiem ir raksturīgi, ka izplešoties teritorijā, populācijā, tie pirmie pionieri ir tēviņi, kas dodas apdzīvot jaunas teritorijas. Šī gadījumā agrāk apdzīvotas, bet teritorijas, kas uz laiku bija pamestas. Bet jau 2015. gads, kad mēs paši piefiksējām, ka Latvijā ir šeit uz vietas dzimuši lācēni savās pētījumos, monitoringā. Un jau tās ziņas gāžas saumaļiem katru gadu. Pēdējā 2023. gada monitoringā man šķiet, ka mēs fiksējām jau 16 iespējamos vairošanas gadījumus jau ar tādiem pārbaudāmiem pierādījumiem. Tā kā visdrīzāk šajā gadā būs vēl vairāk, kad savāksim visu to informāciju kopā. Populācija, kas atjaunojas
teritorijā, kur kādreiz tā ir bijusi izzudusi. Parasti to vai dara ļoti gausi un pamazām, kas ir sākuma fāze, un tad seko tā dēvētais populācijas ekoloģiskais sprādziens, kad visi apstākļi sasummējas tā, ka pieaugums ir strauji un kādu brīdi viņš ir ļoti strauji, var dubultoties, pat trīskāršoties īsā laika periodā. Tad šobrīd mēs esam tajā fāzē. Tā izskatās, ka mēs esam uzsākuši to fāzi. Vēl īsti varbūt viņā mēs piedzīvosim vēl lielāku pieaugumu, bet šobrīd mēs esam to fāzi šķiet, ka uzsākuši. Vienmēr ir tas jautājums, cik tad mums to lāču ir, un tie viedokļi ir ļoti dažādi. Tie, kas ir lāčus laimējies redzēt vai pēdas, tie īpaši mednieki bieži vien saka, ka mums jau patiesībā ir daudz vairāk nekā saka. Kādas ir tās metodes, kā lāči tiek Latvijā uzskaitīti un reģistrēti? Lāču novērojumu fiksēšana tiek veikts monitorings. Un tāds pirmais sistemātiskais monitorings aizsākās, Jāni, ja es nemaldos, tad ir 14. 15. gads. Tad sākās tāds sistemātisks monitorings. Un sākotnēji tas bija natūra teritorija apsakojuma, lai konstatētu lāču klātbūtni pēc pēdām vai kādiem citiem lāču klātbūtnes raksturojošām un lāča atstājošām pazīmēm. Un laika gaitā viens pavērsiens, es teiktu, bija 2018. 19. gads, kad sapratām, ka ar pēdām vien nebūs gana, jo pēc pēdām mēs varam pateikt vecuma grupu un nosacīti skaitu dzīvnieku, bet mēs neko nevaram pateikt ne par dzimumu, ne par ģenētisko informāciju. Un tad 18. 19. gadā veicām pētījumu, kura ietvaros mēs sākām ievākt DNS saturošus paraugus. Un tad atklājās tāda interesanta lāču pasaule, jo tas mums deva iespēju apskatīties uz lāci arī nedaudz savādāk, ne tikai pēc pēdām. Mēs ievācām ekskrementus, matus, Alda pēc tam stāstīs par postījumiem, ko postījumu vietās var ievākt, tā kā siekalu paraugi. Un tad pēc tā ģenētiskā materiāla mēs uzzinām daudz vairāk, un tad mēs veidojam tā saucamās lāča ģenētiskās pases. Ja mums ir ar ģenētiķu palīdzību izdevies noteikti identificēt lāci, tad viņš ir mūsu kartotēkā. Un ja kaut kur tas lācis vēl atstāja paraugu, mēs veiksmīgi ievācam un ģenētiķiem izdodas arī veiksmīgi analīzes veikt, tad mēs varam jau laika gaitā pasakot, kur tas lācis ir bijis. Un tas 18. 19. gads bija tāds interesants no tā, ka jūs jau minējāt, ka cilvēki redz pēdas un redz vienā vietā pēdu, otrā vietā pēdu, tur ļoti daudz lāču. Un šāda situācija bija ar postījumiem dravās un izdevās ievākt ļoti labus paraugus un ģenētiski izdevās izanalizēt un izrādās, ka tos postījumus noteiktā teritorijā veids viens lācis. Ja es pareizi atceros, mums viņš pēc numuriem iet 5. lāču tēviņš. Tas, kuram medus garšo. Tas, kuram medus garšo, jā. Un tad skatoties gan laikā, gan telpā, jā, viņš savas dravas apseko un ievāc savu nodevu. Tādā veidā mēs redzam, ka tas ir viens lācis, bet cilvēkiem, kuriem tie postījumi tiek veikti, tas ir man, tev, kaimiņam un tā tālāk, liekas, tas tā ir lāču armija, kas ir ienākusi, vai ne? Tad es došu vārdu Aldai, kā mēs ievācam paraugus no postījumu vietām. Par postījumu vietām, jā, tas ir galvenokārt tās dravas, kur izdodas diezgan veiksmīgi ievākt šo ģenētisko materiālu. Pirmkārt, jau mēs saņemam informāciju vai no dabas aizsardzības pārvaldes, kur ir iesniegti ziņojumi par postījumiem. Un tad mūs informē dabas aizsardzības pārvalde vai jau pat no biteniekiem vai pastarpinātām personām, kas zina, ka par šiem postījumiem ir jāziņo mums. Saņemam informāciju, dodamies uz postījumu vietām un mēģinām pēc iespējas svaigāku šo ģenētisko materiālu atrast. Tie ir ekskrementi, kas dod vislabākās analīzes ģenētiskās. Nevienmēr, protams, šos ekskrementus izdodas tur atrast. Tie var būt mati, pielipušas pie rāmīšiem vai kaut kur stropi tiek lausti, kad ir ieķērušies. Ir izdevies matus atrast. Tipiski ir tas, kad viņš izposta šos stropus un rāmīšus nes tālāk no dravas. Uz graumalu, uz mežu, tālāk no bitēm.
Un tad reizēm, jā, kad viņš ir nesis mežā pa to savu taku, tos rāmīšus, tad uz nolaustiem zariem arī izdodas diezgan labi reizēm tos matus atrast. Siekalu paraugus savācam no sakožļātā vaska. Arī no sieklām diezgan labi izdodas šo te ģenētisko materiālu izdalīt. Ja ir iespēja, izmēram pēdas. Pēdas gan vasaras sezonā ir grūtāk atrast zāli. Bet kāds kurmju rakums, ja ir tuvumā, reizēm ir pilnīgi tā kā speciāli atstāts zīmogs pēda kurmju rakumā. Tad tas ir tas, ko mēs tur ievācam. Ja vēl par paraugiem mums ir vēl 2 veidi, kā mēs iegūstam ļoti labus paraugus. Tās ir saucamās lāču matu lamatas un ābeļdārzi. Un varbūt par lāču matu lamatām Jānis var pastāstīt, jo Jānis bija iniciators šādai aktivitātei, ņemot vērā to, ka sadarbība ar norvēģu kolēģiem un norvēģu pieredze. Jā, matu lamatas mēs faktiski sākām arī regulāri izmantot tajā jau pieminētajā šķiet 2015. gadā. Un mums bija arī viens palīgs, kas šobrīd aizgājis drusku citos darba laukos. Lasījām visu kopīgu literatūru un izveidojām tādu tiešu sadarbību ar Norvēģu dabas pētniecības institūtu. Viņi atbrauc pie mums, arī novērtēja situāciju. Mēs viņiem sūtījām fotogrāfijas un viņi deva padomus. Un matu lamata tātad ļoti faktiski vienkārša lieta, nekāda lamata īstenībā tur nav. Tas ir satrupējis celms, kas pieliec ar speciāli sagatavotu smirdošu šķidrumu, kas noteikti nav lāča barība, bet atgādina viņam savā reizē barību, savā reizē varbūt vienkārši kaut kādu smaržas avotu, ko ir vērts ierīvēt savā kažokā un pabaidīt varbūt savus konkurentus vai izlikties pievilcīgs varbūt kādai lāču dāmai, bet to mēs arī konstatējām, ka ir gan tādi kā barības meklējumi tajā satrupējušajā celmā, protams, neveiksmīgi, gan arī tāda berzēšanās un vārtīšanās pa to celmu, lai ierīvētu savu kažoku. Un tam piesaistošiem objektam pusmetra apmēram augstumā, lai lācis nevar ne te īsti pa apakšu izlīst, ne pārkāpt, ir novilkta parasta dzeloņdrāts. Viņš sāk darboties parasti pēc lāču ziemas miega beigām, tas ir kaut kāds marts, aprīlis. Un pa vasaras vidu mēs pat pēdējā gadā viņu ņemam nost, jo šīs maka vairs nepiesaista lāčus. Un tad atkal tuvojoties ziemai, rudenī atkal atjaunojam. Un tā dzeloņdrātī tad kāpjot pāri vai raušoties pa apakšu, lācim iztrūkst 1, 2, reizēm arī kāds matu kušķis. Un kopā ar matu saknītēm tas ir ļoti vērtīgs materiāls priekš DNS izdalīšanas un tā ģenētiskā koda identificēšanas. Protams, ļoti jāpateicās mūsu ģenētika virziena darbiniekiem, Daņu Ruņģa kolektīvam, kas ar mums sadarbojas un arī dod dažādas padomas, kādu paraugu tad ir labāk. Vai mati, vai citā reizē lāča ekskrementi, vai siekals. Teiksim, ja viena veida paraugi ir labāki, tad mēs metamies šādu veidu paraugu ievākšanā un rezultātā tas sadarbībā koprodukts ir tāds vispusīgāks un rezultatīvāks. Par matu lamatām. Matu lamatas darbojās un tās nav apdraudošas ne lāci, ne arī kādu citu dzīvnieku, jo tā ir jau zinātnē balstīta metode. Bet tas ir ļoti labs paraugu ievākšanas veids, to mēs esam jau tagad laiku gaitā piefiksējuši, un ka šī matu lamata darbojas ne tikai uz lāča izcilo ožu, bet arī uz jauno lācānu ziņkārību. Jo jaunie lācāni iet un grib izpētīt celmu, kas ir tās interesējošā smarža. Un šogad mums ir, jāsaka, unikāli kadri no slēpņu kamerām, kur mēs redzam, ka vienā dienā kameras skatu punktā lamatā ienāk 4 lācāni, un viņi ir līduši pa apakšu, jo viņi vēl maziņi ir, viņi izlien cauri. Mēs redzam, ka dzeloņa stiepli kustās, jo lienot viņiem aizķerās tie mati. Viņi cītīgi izpēta to celmu un kameru arī aplaiza, viss tā kā ļoti skaisti kadri. Un nākamajā dienā lamatas vietu apseko milzīgs liels tēviņš. Un mēs kameras kadros skatāmies, viņš aiziet gandrīz pie katra no matu paraugiem. Mēs ievācām 8
8 paraugus no dažādām vietām. Viņš katru vietu ir apstaigājis, apostījis. Tātad tas tēviņš, kas ticamākais ir teritorijas īpašnieks, apzina, kas ir viņa teritorijā tie jaunie lāči. Tā kā arī šāda veida informācija mums ienāk, un mēs varam šādi sekot lāčiem līdzi. Citiem vārdiem sakot, tiem lāčiem nevajag DNS analīzi. Viņš paosta to matu kušķīti, un viņš jau zina, ka tas ir tās, kas tur jau varbūt kaut kur citur ir bijis. Jā. Ja par pēdējo tādu paraugu ievākšanas veidu, tie ir ābeļdārzi, kas ir liels izaicinājums mums. Jo, ja jūs iedomājaties acu priekšā lāci, lai arī lācis ir liels un smags, viņš ir ļoti veikls un spēcīgs, viņam ir ļoti pielāgots līdzeklis kokā kāpšanai, tie ir nagi, un rudenī ābeles ir vilinošas lācim, lai gūtu barību un uzkrātu taukus ziemai, un rezultātā lācis apseko mūsu laukos pamesto māju ābeļdārzus un mielojās ar āboliem. Un šis ir arī viens ļoti labs veids, kā mēs sakojam līdzi lāčiem, mēs arī pēc tam dodam ābeļdārzos un skatāmies, vai mēs ābelēs redzam, ka lācis ir kāpis, tie ir nagu skrāpējumi. Apskatāmies arī uz zemes, vai lācis nav kaut ko atstājis, ja ir pēdu nospiedumu izmēram, un tas ir fantastisks arī veids, kā iegūst paraugu. Bet mums, pētniekiem, nav tādu nagu, lai uzrāptos kokā. Un tā ir viena no jautrākajām mūsu darba lietām. Ja mēs vairāk nekā viens dodamies ābeļdārzos, tad ir izsmiešanās, kā viens kāp kokā un mēģina tikt pakaļ tiem matiem. Bet tur mēs nākam arī sev talkā. Mēs visi esam aprīkoti ar ļoti foršām mobilām saliekamām kāpnītēm, tā kā kur lācis ir ticis, tur mēs arī tiksim. Un ja lācis ir atstājis matu, tad mēs arī to matu ievāksim. Mēs zinām, ka šobrīd medniekiem ir ļoti daudz novērošanas kameru pie savām dzīvnieku pievilināšanas vai piebarošanas vietām. Un šie kadri ar lāčiem parādās vai no sociālos tīklos, vai no mednieku kolektīva iekšpusē viņi cirkulē. Vai jums ir interesanti šāda informācija, kā rīkoties, vai tiem medniekiem ir jēga sūtīt jums šo informāciju, kur ir bijuši šie lāču novērojumi, ja tas jums monitoringā īsti nepalīdz? Ar mednieku novērojumiem vispār ir interesanti. Ir divi veidi tendences. Viena veida ir tā Minhausena tendence. Ja? Tā izplatās ļoti ātri, lācis kļūst aizvien lielāks un briesmīgāks. Tad šī otra tendence, kad medniekiem nepatīk vai kaut kāda aizsprieduma tās ziņas izplatīt. Tās ir tās divas lietas, kas jāpatur prātā sadarbībā ar medniekiem. Bet tas nenozīmē, ka mēs medniekiem nesadarbojamies, gluži otrādi. Bet tas, kas mums ir ļoti svarīgi, lai tā informācija būtu izsekojama un pārbaudāma. Tie ir divi atslēgas vārdi. Un, lai tas notiktu, tad mums ir jāzina, kur tā kamera tomēr ir bijusi. Ir kamerai vajadzīgi uzstādījumi, datums, laiks, lai būtu skaidrs, gan kur viņa atradusies, gan kurā laikā tie novērojumi ir fiksēti. Un šāda veida mēs saņemam. Nevar teikt, ka mēs nesaņemam. Mēs saņemam diezgan daudz no medniekiem, bet mēs kritiski šķirojam. Ja es varētu papildināt šo informāciju par kameru datiem, tie ir ļoti noderīgi. Arī tādējādi, ka mēs caur kameru datiem varam sekot līdzi dzīvniekam gan laikā, gan telpā. Un piemēru kaut vai to pašu no mūsu 21. gadā, ja es tagad nekļūdīšos, mēs maijā piefiksējām lāceni ar 4 lācēniem. Tas mums bija arī viens fantastisks sasniegums, kur mēs redzam mūsu pašu kamerās lāceni ar 4 lācēniem. Un mēs piefiksējām vienu tādu interesantu pazīmi, kur tās kameras dod to priekšrocību, ka mēs varam kādas individuālās pazīmes piefiksēt dzīvniekam. Un tai lācenei mēs piefiksējam, ka viņai ir kaut kas ar vienu actiņu, jo neatspīdēja. Viena actiņa atspīd, otra neatspīd. Tātad bojāta viena acs. Un tad, skatoties gada griezumā visas fotogrāfijas, kas tika iesūtītas, mēs piefiksējām, ka no citas teritorijas ir mums fotogrāfija, kurā mēs redzam lielu skaistu lāci un tikpat skaistu lāceni ar vienu actiņu. Un tā ir mūsējā vienacainā lācene, kurai ir romantisks vakars ar lāci. Un nākamajā gadā mēs redzam rezultātu. 4 skaisti lācēni. Tāds ar kamerām mēs varam sekot līdzi. Un tāpat arī šim te lāču četrnieciņam, kur es stāstīju par to, ka zinātkārie lācēni ir mūsu lamatu apsekojuši.
3 ir gaiši un 1 ir mazāks un tumšs. Un arī ienāk fotogrāfijas, kur mēs varam tā kā savilkt, jā, tas ir tas 4-nieks, jo ir tas mazais tumšais lēcēns un 3 gaišie lēcēni. Tā kā ļoti noder, un mēs esam pateicīgi par datu iesūtīšanu un neturēšanu pie sevis un dalīšanos ar informāciju. Tātad tas ir svarīgi. Es arī gribētu uzsvērt, ja ir pieejami šādi dati, jo šobrīd tās tehnoloģijas arī ierindas medniekam attīstās. Ir gan šīs termokameras, gan digitālie tēmekļi, kuros var nofilmēt. Ja ir šādi dati, tad lūdzu padalieties ar mūsu kolēģiem. Šis stāsts ir ilustrācija tam, ka tas var būt noderīgi. Jā, ka kaut vai tas ziņojums WhatsAppā vai telefoniski, ja ir kontakti ar mums pašiem, kad mednieki paziņo, ka ir pie barotavas, un viņš pats varbūt nav nomērījis to pēdu vai paskatījies, kas tur apkārt ir, bet viņš vienkārši paziņo, tur ir postījums. No kameras ir atsūtīta arī bilde, kur mēs redzam, jā, tiešām tas postījums tur ir. Mēs paši varam, ja ir iespēja garām braucot, kaut kur dodoties uz teritorijām, vai ja tas ir tuvumā speciāli aizbraukt, apsakot to vietu. Turpat var arī varbūt to ģenētisko materiālu atrast, to pēdu nomērīt, un mums jau ir konkrēts fakts par šo te vienu gadījumu, par vienu individu, jā, ar nomērāmu pēdu, varbūt pat ar DNS materiālu. Jebkurš šāds ziņojums mums noder, bet, diemžēl, ir daudz dzirdēts, jā, ka mednieki savā starpā ir runājuši, jā, mums ir, bet līdz mums šī informācija neatnāk. Un līdz ar to tas ziņojums, viņš pazūd. Un Alda mums ir īpaši ātrās reaģēšanas aģents. Ja saņem ziņu, tad viņa neatstāja nepārbaudīt gandrīz nekad. Šeit ir vieta atgādināt droši vien klausītājiem, ka ir tāda aplikācija Mednis, kur izmanto mednieki. Tajā skaitā to var izmantot jebkurš un reģistrēt savus novērojumus dabā par medījumiem dzīvniekiem, un ne tikai reģistrējot, nofotografējot gan pēdas, gan varbūt citu informāciju par šo dzīvnieku klātbūtni, un tas viss ar koordinātēm tātad kļūst pieejams pētniekiem. Līdz šim mēs uzskatījām, ka lācis ir klaiņotājs, kurš iepriekšējos gadus nāca no kaimiņiem uz Latviju, padzīvojās, aizgāja atpakaļ, bet šobrīd tātad ir tā situācija, ka arvien biežāk viņš paliek Latvijā un pārziemo. Daudzi zina to, ka lācis ziemā guļ. Kā tad patiesībā šobrīd ir, ņemot vērā tās ziemas, kādas no viņas ir, vai tiešām ir tā, ka lācis rudenī aiziet gulēt un pamostās pavasarī? Vai mums jārēķinās ar šīm migām? Tur nevajadzēja traucēt viņu un tam līdzīgi. Šī situācija priekš Latvijas iedzīvotājiem, es domāju, daudziem ir jaunums. Tas būtu nepieciešams paskaidrot. Jā, lāči guļ. Gan Latvijā, gan Spānijā, gan Grieķijā, kur ziemas ir pietiekoši maigas un lāču ziemas miegs gluži nav saistīts tikai ar dzīvi Sibīrijas bargajā klimatā. Lāči guļ visur, īpaši mātītēm. Gulēšana ir pilnīgi obligāta, lai viņi varētu veiksmīgi dzemdēt un pēc tam izvadāt dzīvus mazuļus, jo mazuļi dzimst pašā ziemas vidū, janvāra pirmajā pusē, un ir pilnīgi nevarīgi un nevar sekot, un mātīti tajā laikā viņus iespējams neapzinoties silda un baro, un tikai tad, kad iestājas pavasars un arī sastopama dažādu veidu barība mežā, tad šo migu atstāja. Bet Latvijai ir zināma problēma saistībā ar lāču gulēšanu, tāpēc, ka mēs esam plakana, visiem pieejama zeme, jo tur, kur ir kalni, tur, kur ir cita ģeoloģija, dažādas alas, plaisas, nepieejamas vietas, lāču pamodināšana no ziemas miega ir daudz mazāk iespējama, respektīvi cilvēku un lāču ziemošanas vietas nekrustojas. Vai tas ir īpaši jāņem vērā, pakārtot cilvēkiem savu dzīvi lāču ziemošanai, pat ja gribētu, mums tas nesanāk. Šeit tāds labs piemērs ir Igaunija, kur tā populācija ir ļoti blīva. Visdrīzāk jau nekāda nelaime, ka to lāci gadās uzmodināt nerodas. Protams, ir tas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkls, kur varbūt ir kaut kādi speciālie noteikumi, kur ir jēga ierobežot ziemas darbību, bet tādas teritorijas Latvijā ir ļoti maz. Un visdrīzāk lāči tajās arī nemaz nedzīvo. Viņi izvēlas paši savu ziemošanas vietu. Visnegaidītākajās vietās pat varētu būt, ja populācija kļūst blīva. Nevajag uztraukties, ja tas lācis ir pamodināts. Ja pamodināt lāceni ar mazuļiem, tad viņa neatgriezīsies pie šiem mazuļiem. Kā risināt šīs situācijas? Ja
populācija ir pieaugoša. Es domāju, ka nekas nenotiek, ja lācēni aiziet bojā vai pat ja viņiem humānā veidā palīdz aiziet bojā. Jo izaudzināt lācēnus priekš turēšanas nebrīvis vajadzībām, nevajag nevienam to. Savukārt izaudzināt lācēnu un pēc tam atgriezt mežā, arī tas nav iespējams. Līdz ar to nevajadzētu slēpt tos gadījumus, ka tā miga ir un tie lācēni. Bet tai pašā laikā tomēr vajadzētu to kaut kā sakārtot un valstī būt kaut kādiem dienestiem, kas ierodas un palīdz vieglā veidā lācēniem šķirties no dzīves. Pat bija tas gadījums, kad jaunāči kopēji uzgāja jaunos lācēnus. Tur bija dažādas diskusijas sociālajos tīklos. Bija pat runas par to, kā rīkoties, vai viņiem tiks sodīti par to un tam līdzīgi. Kā cilvēkiem rīkoties, vai viņiem slēpt vai neslēpt šo informāciju, vai viņiem jābaidās no kaut kādiem sodiem, ka viņi ir pamodinājuši lāceni. Slēpšana jau ir arī likuma pārkāpums, jau par jebkuru aizsargājumu sugas atradumu vai atstāšanu bezpalīdzīgā stāvokļa neziņošanu. Arī tas jau ir pārkāpums. Ja visa tā darbība, vai tās būtu medības, vai mežstrāde, jaunaušu kopšana, ir notikusi likumīgi, un tā lācene tur ir bijusi, un tā miga ir iztraucēta, nevajadzētu baidīties un ziņot par to, bet vai tās atbildīgās iestādes ir gatavas uz to reaģēt, tur gan mums visiem kopā būtu jāstrādā un jāveicina, lai rastos šāda sistēma, lai būtu tā ātrā reaģēšanas grupa, kas tad ierodās un attiecībā pēc apstākļiem tad pieņemtu lēmumu, kā rīkoties. Noteikti nevajadzētu pašiem individuāli mēģināt glābt tos lācēnus. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo jebkurš šāds gadījums, kas ir bijis, viņš, protams, beidzās ļoti, ļoti nepatīkami ar šiem mazajiem. Vienalga, vai tie būtu lāči vai stirnu mazuļi vai tam līdzīgi. Tur ir būtiska atšķirība, jo pie stirnu mazuļa mamma, ja jūs liksiet mieru, viņa atnāca. Bet jebkurā gadījumā viņu nevajag censties likt mugursomā un nest uz dzīvnieku patvērsmē kaut kā tam līdzīgi. Lācis tomēr ir liels dzīvnieks un ļoti neprognozējams. Mūsu sarunā dzirdējām, jūs to uztveriet ar lielu prieku un zināt, kā arī daudziem sabiedrības locekļiem, gan nogotājiem, gan sēņotājiem. Tas rada tomēr bažas. Cik pamatotas ir šīs bažas riskēt ar sastapšanos mežā ar lāci un ar ko jārēķinās? Man tāds netipisks attieksme pret šo. Es uzskatu, ka man personīgi un daudziem citiem ir daudz bīstamāk vakarā pilsētā atrasties nekā dienas laikā mežā, kur ne tu vilku lūsi, ne to pašu lāci normāli nevar to satikt. Ja? Tad tas lācis ir jāiztraucē. Viņam to pašam laikus nesadzirdot, pārsteidzot, tas ir gandrīz neiespējami. Mēs ejam diezgan skaļi pa to mežu, pat nedziedot un varbūt nesarunājoties, brikšķinamies. Tas dzīvnieks mūs pirmais pamana un pirmais, protams, pamet šo vietu, teritoriju. Ja? Viņš nemeklē kontaktu ar cilvēku, absolūti viņam tas nav vajadzīgs. Lāču populācija daudzās Eiropas valstīs tā situācija ir ļoti atšķirīga. Igauni, kur jau ilgstoši sadzīvo ar viņiem, bet ir situācijas, piemēram, citās Eiropas valstīs ir dzirdēts par lāču uzbrukumiem gan Slovākijā, gan Rumānijā. Tur ir pilnīgi savādāk. Ņemot vērā, ka pie mums lācis atgriežas un ir uz palikšanu un aizvien biežāk būs novērojams, mums cilvēkiem ir jāņem vērā, ka mums ir jāmaina drusciņi arī tā attieksme un paradumi, ņemot vērā to, ka esam sēņotāja tauta, un kurš pirmais sagriezīs pilnu beku groziņu, tas ir uzvarētājs, tāpēc agri jāiet, klusām jāiet, lai kaimiņš nedzird, kad iziet no mājām sēnēs un tā tālāk. Tad drusku vajadzētu ar tā kā pamainīt to attieksmi. Un ja sākumā, tad, kad mēs teicām, ko darīt, lai izvairītos no lāča, par mums tā kā uzjautrinājās un smējās, ka mēs teicām, ka jāiet skaļi mežā, ne jau bļaujot, bet uzkāpjot uz kādu zaru, lai nobrakšķi, lai pārlūsta zars, sarunājoties. Ja nav ar ko sarunāties, ja tu viens pats ej, kaut vai laiku pa laikam kaut ko pasaki sev labu, uzmundrinošu, dot par sevi it kā ziņu. Bet laikam bija jāpieiet, lai pieņemtu šo ziņu, jo ne jau mēs esam izdomājuši to, ka tagad ejam un dziedam. Šī te skaņas radīšana mežā ir nākusi no tādām lāču lielvalstīm kā Amerika, Kanāda. Un ja jau tādas lielvalstis iesaka neiet klusu mežā,
Dodiet par sevi ziņu dzīvniekiem, lai viņi pirmie var aiziet projām, kāpēc mēs smejamies par to. Tagad laiks ir pagājis un sāk jau pieņemt to informāciju, ka vajag uzvesties skanīgi mežā, uzkāpjam uz zara, parunājam, sasaucamies. Ir pat arī pētījums pašķiet Japānā par to, ka nevajadzētu radio vai putnu skaņas likt, bet vajag cilvēku raksturīgās, jā. Jo lācim ir interesi uzzināt, kas tā pa skaņu, ja tā nav cilvēka balss, jo ar cilvēku balsi laikam tomēr kaut kāds bīstamības situācija dzīvniekiem saistās. Laiku pa laikam varbūt jāiesaucās, kas man pa baraviku vai kas pa varenu brūkliņu guvumu. Un dzīvnieki to respektēs. Bet tas ir, es domāju, ka atslēgas vārds, ka lācim ir izveidojies šis refleks, ka viņš zina, ka cilvēka klātbūtne balss, tā ir bīstamība. Bet mēs zinām, teiksim, Ziemeļamerikā lāči klaiņo pa pilsētām, viņiem cilvēks, tā ir barība, tā tad barības tūms. Un kā nepieļaut šādu situāciju, lai pie mums Latvijā kaut kas tāds izveidojās? Arī ar paradumu maiņu, ar to, ko mēs arī iesakām, kas ir lauku viensētās, no ārpus pilsētām, ka sargājiet savus atkritumus, pareizi apsaimniekojiet, neatstājiet kaut vai tos pašus neapēstos ābolus, nebērt tuvāk kaimiņam, bet novākt drošā vietā, jo ne tikai lācim, jenucuņi, lapsas staigā riņķi apkārt un meklē barību, un tādā veidā ar nepareizu mūsu pašu saimniecības apsaimniekošanu mēs piesaistam dzīvniekus. Ja lācim ir fenomenāla atmiņa uz visu, kas attiec uz barību vai kaut kāda arī apdraudējumu, protams. To pierāda arī tās mūsu matu lamats, jo pieaugušie lāči, ja viņi vienreiz ir to celmu pārbaudījuši un tur nekā ēdam nav, mēs tur varam pūlēties visvisādi, viņš vairāk nenāk uz lamatu. Viņš nostaigā garām, bet viņš neapgrūtina sevi un neiepriecina mūs ar pārkāpšanu pāri drātī, lai atstātu matus. Un Aldei noteikti būs ko teikt par biškopiem, kas liekas, ka trenē tos lāčus. Trenē lāčus, neliekot šo aizsardzību. Arī tā aizsardzība skaitās, ja tu uzliec putnu biedēkli vai kaut kādu lupatu izskarini, bet tas ir gadiem pierādījies, ka tas absolūti nestrādā. Un vienīgā drošā aizsardzība ir elektriskie žogi, droši un pamatīgi uzlikti. Bet, diemžēl, kaut kā reti tie žogi tiek likti. Tagad pēdējos pāris gadus arvien vairāk viņus var redzēt. Un arī tie postījumi šajās dravās tad nav vismaz līdz rudenim. Nāk rudens, tuvojas ziema. Un tad šie medus lāči, kas gadiem ir gājuši uz tām dravām, reizēm ir, ka viņi pāri visam tam žogam tomēr pie tā medus grib tikt, jo viņam viņš ir svarīgs barības avots. Bet tāpēc, ka tas lācis jau ir bijis apmācīts gadiem, ka viņš var droši iet meža malā ārpus apdzīvotām vietām, kaut kur nomaļā mežmalā ir nolikts šīs dravas, un tas lācis ir gājis 1 gadu, 2 gadu. Viņš ir iemācījies, ka tur ir medus, kas ir lielākais kārums viņam. Un tāpēc ir svarīgi likt tos žogus, lai jaunie lāči neiemāc. Jo bitinieks reizēm saka, reku, man žogs bija un lācis atnāca, nav jēga no tā žoga. Bet tas jau ir tas apmācītais lācis. Bet ir jāliek žoga, lai tieši jaunie lāči neiemācās. Viņš vienreiz par to degunu dabūs un viņš zinās, ka tur nē. Pirmkārt, viņš nezina, kas tur ir. Viņš zina tikai to, ka es dabūju par degunu. Un vairāk viņš tur neies. Un pie tām bitinieku savienība. Viņi atbalsta, viņi atbalsta un nodrošina bitiniekus, ka var saņemt šos žogus. Kā laikam ejot uz priekšu, mēs arī lēnām ejam līdzi tai kopdzīvošanai ar lāci. Mums tā glābēja komanda gan trūkst tajās situācijās, kad ir tas konflikts jebkuru dzīvnieku, bet lācis pirmkārt ļoti gribētu, lai Latvijā mēs saņemamies un izveidojam tādus profesionāli pieredzējušu komandu, kas izbrauc uz tiešām tādiem jau kritiskiem gadījumiem. Kas ir vajadzīgs, lai tāda komanda būtu? Politiskā griba droši vien. Noslēgumā es nevaru nepajautāt šo jautājumu, ko mednieku sabiedrība daudz runā. Ziemeļa Eiropā tomēr lācis ir medījums dzīvnieks. Viņš cilvēku uztver kā apdraudējumu, tāpēc, ka viņš no savas pieredzes zina, ka cilvēks var būt reāls apdraudējums, var atskanēt šāviens. Kā mums ir Latvijā, tuvākajā pārskatāmajā vai kaut kad tālāk nākotnē, vai tomēr palielinoties šai populācijai, kaut kad var rasties diskusija par to, ka lāci arī Latvijā varētu medīt? Es domāju, ka diskusija noteikti jau ir radusies un radīsies, bet te vajadzētu izšķirt divus mednieka funkciju veidus. Vai tā būs tā saucamo bīstamo lāču likvidācija,
kas iespējams ir tāds nepieciešamāks un arī populācijas aizsardzībai svarīgs pasākums. Un vai to darīs mednieki prieka pēc, vai tad tomēr tie būs apmācītā glābēja komanda, vai tās būs trofeju amatieru prieka medība, vai tas būs lāča iekļaušana tādu regulāru medījamo sugu sastāvā. Tie ir 2 dažādi jautājumi un dažādi risināmi. Es domāju, tas pirmais, tas ir pilnīgi nepieciešams un vajadzīgs, un par to būtu tūlīt jādomā. Par to otro varbūt tālākā nākotnē. Jo mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu, ka apdraudētais sugai viņa atjaunojas tajā brīdī, kad tiek likvidēts galvenais apdraudēšanas iemesls. Un lācim Latvijā galvenais apdraudēšanas iemesls, kādēļ iznīka, bija medības, un to mēs nevaram no vēstures izdzēst. Tā kā no šī aspekta nesasteigt to. Turpinot saistībā ar medībām, mums ir jāsako līdzi populācijas tendencēm, un es ļoti aicinātu ikvienu, kurš ir sastapis lāča klātbūtnes pierādījumu, staigājot dabā, vai tā ir pēda, ekskrements, skrāpējums ābelē, ziņot. Un, ja ir liela dūša, arī ievākt paraugu, kas nav nemazam tik grūti, jo mums ir arī cilvēki, kas ievāc paši paraugus un tad ziņo. Un varbūt tas pats vieglākais un vienkāršākais pirmais solis, ko es aicinātu visiem cilvēkiem, ja redz lāča pēdu, izmērīt lāča pēdu, ne tikai nofotografēt, ne tikai pielikt varbūt savu roku klāt vai savu apavu un pateikt man, piemēram, 37, 39 zābaks, un tad mēs varētu it kā saprast, cik liela pēda, bet tiešām nofotografēt pēdu. Mājās jau katram tas lineāls ir, tā kā var nolauzt zariņu tik platu, cik tā pēda ir, un tad mājās pielikt pie tā lineāli. Sarežģīti ir tad, ja, piemēram, sēņošanas vai ilgošanas laikā 5 pēdas atrast, saprast, kurš ir kurš, vai ne, zariņš. Tātad, tagad aiziet latvieši, iesim ogā sēnēs un vienmēr paņemiet lineāli līdzi, jo lāča pēdu gan jau atradīsiet, un tad būs ļoti labs veids, kad ir lineāls, ar ko izmērīt. Ir lāča pēda, ir mērījums, un mērījumam, lai arī patīk cilvēkiem pakaļpēda, jo tā ir tāda iespaidīgāka, bet priekšķepa ir jāizmēra. Ja nav lineāls, tad kādu mērogu priekšmetu pieliekam klāt, nofotografējam. Ir datums, ir pēda, ir mērījums, ir koordinātas, un tas jau būs fantastiska ziņā, ar ko ik viens palīdzēs pētīt un apzināt lāča populāciju pie mums. Lāči pie mums bija, ir un būs, un mums tagad ir jāiemācās sadzīvot kopā. Domāju, ka mēs varētu runāt daudz ievērojams tomēr Latvijas mūsu faunas sastāvdaļa. Un kā jau mēs dzirdējām, viņi kļūs arvien vairāk. Domāju, ka jūs dzirdējāt pietiekoši daudz padomus, kuri palīdzēs mums cilvēkiem kopā sadzīvot ar šo dzīvnieku. Paldies, kolēģi! Paldies!